Tā secība ir pavisam vienkārša, kā mēs izreikinām ar diskriminantu, ir nosakām koeficientus, aprēķinām diskriminantu un aprēķinām saknes, 3 soļi. Kā mēs nosakām koeficientus, paņemam piemēru. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. Varam 2x kvadrātā plus x minus 1. Šādi te ir 0. Un pirmais ir nosakam koeficientus, un kā mēs varam noteikt koeficientus, izmantojot šo te standarta formu. Vx plus c, to mēs varam uzrakstīt tieši blakus, tieši zem, un tā ir vieglāk atrast. Tad rekurvārds, kad izmanto tikai, kad ir pilnie kvadrātu vienādojumi. Diskriminantu var izmantot jebkuram, arī reducētajam un arī nepilnajam, bet viss tātad efektīvākā vieta, kur viņu izmantot, ir tieši pilnajam. Jo pilno var atrisināt tikai un vienīgi diskriminantu. Pārējās metodas strādā tikai uz tiem konkrētajiem veidiem. Diskriminants strādā uz pilnīgi visiem, tāpēc, ka citiem ir ātrāks un efektīvāks metodas, kā izmantot. Viņi izmanto tikai pie pilnajiem, kur nevar izmantot šīs citas ātrākās metodas. Ok, un tad mēs nosakam koeficients a ir 2, jeb tas, kas pie x kvadrātu, koeficients b ir 1 un c ir minus 1. Ok, un tam mums šī diskriminants nāk. Un diskriminants, kā saka, tā tad izšķir, jeb diskriminē, kurš gadījums mums būs, un viņš nošķirs šo te, cik saknes būs, Diskriminanta formula ir b kvadrāts mīnus 4ac. Kā es ieteiktu, visvieglāko veidu, kā atcerēties formulas, ir pārrakstīt viņas. Katru reizi, kad tu rēķini diskriminantu, tu vienkārši noraksti formulu un tad rēķini. Un tagad būs pietiekami daudz reizes pārrakstīt šo formulu, tā jau būs jau muskuļu atmiņa. Ja tu esi ticis šitik tālu, tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Ok, tad šajā gadījumā koeficients b mums ir 1, tātad 1 kvadrātā, mīnus 4 reiz a, kas mums ir 2, un reiz c, kas ir mīnus 1. Mums sanāk 1 plus 8 ir 9. Un pie sakņu skaita, tātad, ja diskriminants lielāks par 0, kā šajā gadījumā, tad būs 2 saknes. Ja diskriminants ir 0, tad būs 2 vienādas saknes, ja vienkārši 1 sakne. Un ja diskriminants ir mazāks par 0, tad nav sakņu. Ja diskriminants sanāk negatīvs, viss, tad mēs atmetam, zīmējam tukšu kopu pa taisno. Un viss nav atrisinājumi. Un tad pēdējais ir izrēķināt saknes, izmantojot sakņu formulu. Mēs rakstam, ka sakne 1, 2 ir vienāds ar mīnus b plus mīnus kvadrāts sakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Šī formula atkal pārrakstam pēc iespējas vairāk, līdz tas paliek galvā. Un tad b mums bija 1, tātad būs mīnus 1 plus mīnus kvadrāts sakne no diskriminanta, kas mums ir 9, un a mums bija 2. Ok. Tāda kvadrāts sakne no 9 ir 3, un 2 reiz 2 ir 4. Tagad mēs izdalām atsevišķas saknes. Tāda pirmā sakne ir, kad tur pa vidu ir. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz skolu.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz skolu.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Tur, kur ir plus mīnus, tur mēs ieliekam plusiņu. 2 dalīts 4 ir viena puse. Un otrā gadījumā, tur, kur ir plus mīnus, tur mēs ieliekam mīnusiņu. Mēs dabūjam mīnus 4 dalīts 4, mēs dabūjam mīnus 1. Un šādā veidā mēs izreikinājam abas saknes šim te kvadrātu vienādojumam. Kā redzat, te ir daudz aprēķinu, vesels 2 formulas jāzina. Tāpēc viņš tāds diezgan laikietilpīgs variants ir, laikietilpīga metode, tāpēc viņu izmanto tikai pie pilnajiem, ja pie pašiem sarežģītākiem vienādojumiem. Pārējos, kurus mēs skatīsimies, viņi būs tādi vienkāršoti, un tad tajā brīdī tad mēs varēsim dominēt ar citām efektīvākajām metodēm, mums nebūs jāizmanto šis diskriminants. Bet teorētiski ir tik traki tajā matemātikā, var tikai vienu lietu iemācīties, tad ieteikt iemācīties diskriminantu, jo ar diskriminantu var jebkuru kvadrātu vienādojumu izreikināt. Tātad, kā izreikināt pilno kvadrātu vienādojumu, izmantojot diskriminantu. Tātad numur 1 nosakam koeficientus, numur 2 aprēķinām diskriminantu, un numur 3 aprēķinām saknes. Jāzina 2 formulas un var izreikināt jebkuru kvadrātu vienādojumu. Ja tev interesē, kā es apvienoju profesionālo sportu ar mācībām Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, tad šeit es esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi. Grāmatu var atrast ernestametode.com jeb 2. links aprakstā.